Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Nu ko, laukuma līmenī atkal ir klāta skatītākais podcasts par Eirobasketu Latvijā. Un ar mani kopā atkal Kristaps Valters Adolfs. Čau! Celtnieks. Celtnieks, jā, tieši tā. Celtnieks Adolfs ir klāta. Adolf, es gribētu teikt tāda, salauztu, siržu pilnu arēnu vakar. Mēs tiekamies svētdienas rītā. Svaigi izgulējušies, kad emocijas ir nedaudz jau pierimušas. Es teikšu, ka es pēc vakardienas mača tā īsti atgūties nevarēju. Tas, ko es redzēju, un tās emocijas, kas manī bija palikušas, šodien es gribētu teikt, mums būs tāda rubrika pēc kara visi gudri, vai ne? Kā tas ir ierasts. Es vēl nevaru atgūties. Tu vēl neesi atgūties? Vēl, jā. Ka mūsu celtnieki ir apspēlējuši. Iedod to pirmo savu sajūtu, Tāda tukšuma. Tukšuma sajūta tāda. Bet mēs zinājām, ka viņi ir baigi, kādi lēši. Mums vienmēr ar kaimiņiem ir baigās cīņas, jā, bet es nevaru pārdzīvot to, kad pirmajās ceturdaļā 28 punktu ielaiz, kad bezobaini vispār. Tā kā mēs būtu iesākuši pirmo grupas spēli no sērijas. Tā. Tas pats ar Turkiem. Kā viņi aizgāja, kā viņi iesāka visu to, bet salīdzināt pārbaudas spēles, pirmās spēles grupas un tagad tas astoņdaļfināls. Tik bezobaini sākumu. Jā. Es domāju, kā var tā būt, kad mēs iesākam svarīgāko turnīru spēli bez kapiņa. Reāli bez pautiem, teikšu godīgi. Izņemot Kristapu un daļai Lomažu. Kristapam ir Strausu olas, tur Lomažam vists olas un visiem pārējiem tādas. Mazs paipaloliņas, jā. Un džekiem, pēc tam jau viss tā spēle izšķīra sākumu. Kurtiks reāli apspēlē. Reāli uzlika pamat piecinieki, jā. Abos galos apspēlē un uzlika, jā, to arī to tupeli, jā, vai kā tubeli. Jā, tupeli. Uzlika žagaram virsū. Uzlika viņi, jā. Un visu viņa neko nevar nomainās un viņš nekur netiek, jā, un būtu Valančuns sākumā. Tu jau nezini, kā Valančuns aizsardzībā pick and roll, viņš arī 9 minūtes spēlē, jā. Ja domājies, kā treneris, kurš treneris vēl noliktu Valančunu uz 9 minūtēm, un es esmu ceturdaļfinālā. Te nevienam nebūtu pauta, pat bankī te nebūtu pauta, jā, Valančunu nolikt uz 9 minūtēm. Viņš tāpat, un jāsaka, Adolf, viņš arī tās savus 9 minūtes ļoti liederīgi nospēlē. Jā, bet ja viņš būtu aizsardzībā, mēs viņu čakarētu pick and roll. Viņš tas ir vājākais posms viņam. To, ka lietuvieši jau mērķiecīgi izvairījās, vai ne? Viņš nenāca sākuma sastāvā, redzot, ka Porziņš ir, vai ne? Viņi nelaida starta sastāvā, pēc tam, kā Porziņš nogāja nost, Valančuns virsū. Porziņš noiet nost, Valančuns virsū. Jā, cik Porziņš bija malā, tik bija Valančuns virsū. Gan drīz vai. Apmēram, jā. Viņiem tur nesanāca. Cik viņi mainījās, kā viņi kapājās, kā viņi samainījās, neļauj Porziņam saņemt, jā, bumbu, pēc iespējas augstāk, jā, stūma nost. Bet mēs nemākam izmantot Porziņu kaut kā stulbi, visu laiku meklējam, dodam viņam kaut kur. Nevienas tādas pozīcijas nebija, arī pēc pick and roll nebija labi, viņi tur mainās pēc pick and roll, grūti viņu atrast, jā. Bet tāpatās, kaut ko viņam bija jāizdomā, kaut ko tādu, negaidīt, pussoda kaut kur dodam viņam bumbu, jā, kur īsumā visi saslēdzās, pēc tam palīdz. Reāli bija tāds skats, ka Porziņš viens pats spēlē. Es tev teikšu, daļai vēl Lomašs, ja kaut ko mēģināja uzņemties, vispār zero. Ādāl, zero. Par Porziņu es tev varu teikt tā, ja mēs čempionāta sākumā runājam par to, ka viņi izmantoja par maz, tad spēlē pret Lietuvu man savukārt palika tā sajūta, ka viņi izmanto par daudz. Es saprotu, tajā postā tu viņu meklē, dod, baro, bet nebija plāna B. Nebija plāna B, mēs visu spēli darījām vienu to pašu. Bankī bija uzlicis, tās zirga, bet tas tur klaps, jā. Klaps, ka viņš neredz neko. Ja? Tā viņš arī sēdēja tur tam zirga klapēm un skatījās to maču. Un nekas nemainījās. Beigās arī, ko viņš izmainīja? Neko. Nē, tieši tā. Neko. Mēs spēlējam tā, kā mēs spēlējam, aizējam, tā kā, vienā ritmā, tā kā basketbolā vajag uzsprintot, apstāties, mainīt ritmu, ja? Mēs kā gājām vilciens, tā aizgājām, vispār neko nemainījām. Ādolf, un tas, kas vienmēr bijis bankī laikā, teiksim, tā uzvaras formula uzbrukumā, bumbas kustība, ja?
tad vakar pie šī basketbola, ka mēs tam porziņam visu laiku mēģinām iespēlēt, vajag vai nevajag, vai ne? Un Leiša aizsardzībā padarīja savu darbu, tā kā mēs teicām, vai ne? Tā ir strādnieku komanda, labā ziņā strādnieku komanda, un labā ziņā Adolfa komanda. Man jau arī, es jau arī tad izteicos ļoti labi, tādā ziņā, ka viņi ir spilgti, jā, ka viņi ir strādnieki, bet strādnieki jau ir Adolf, kapājās. Labā ziņā, viss sākās ar darbu. Viss sākās ar darbu. Tālāk nav daudz, bet tur viss izkapājās. Rika beigās vēl Līčka kūstaisīja vispār turnīru spēli. Un pa bumbas kustības gribēja pabeigt to domu, vai ne? Tad pie šī basketbola tā bumba nekustās uzbrukumā. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Adolf, pabeidzot domu par bumbas kustību, ja? Kā es teicu, vai ne, tad bankie laikos tā bumbas kustība uzbrukumā ir nesus mums uzvaras un laba aizsardzība nesus uzvaras. Pie šīs spēles, ka mēs mērķiecīgi meklējam porziņu groza apakšā, kas, protams, droši vien, ka bija jādara, vai ne, jo tas pārsvars viņam groza apakšā bija, bet tā bumbas kustība nebija. Tā bumba nekustējās. Tas basketbols bija statisks un tas bija tas, kas Leišiem bija vajadzīgs, vai ne? Tieši tā saku. Es pierakstīju 3 lietas, jā. Kas īsumā, kāpēc mēs zaudējam spēli. Viens ir, protams, porziņģim bija baigā spēle. Viņš noārdījās smagi, bet tāpat mēs nepareizi nemācējām viņu izmantot. Jā, un saspēles vadītāji abi 2 bija nekādi. Kur bija Žagars? Kur? Vēl joprojām ar domām, ka viņš ir Eirolīgas čempions, kur viņš nevienu minūti nenospēlē. Kur viņš bija šodien? Vakar. Kur viņš bija? Nekur. Kur viņa baigā? Visi teica, kur viņa tagad būs porziņas sadarbība ar Žagaru? Kur? Visur, kur saspēles vadītājiem, tev ir jāorganizē, tev ir jāsaliek. Saprot, nav. Viņš ir tāds, teikšu godīgi, es viņu pa streetballistu saukšu. Viņš ir streetballists. Žagars ir tīrākais streetballists šovmens. Ietur kaut ko viņam jāiet, kā uz šoviem, kas tur tie trūperi, tie taisa to šovu. Jā, tas ir vienīgais, ko viņš dara, reāli tāda basketbola kvalitāte, jā, kur bija agrāk Raimonds Miglnieks sadarbība ar Kambalu. Jā, es tur, piemēram, kā saspēles vadītājs Baros garoju regulāri, jā, tā pick and roll sadarbība, kur viņi ir. Ja saliek visus kombinus pareizi, tas ir hauss, reāli hauss. Es negribu vainot vispār Zoriku par to, ka viņš vispār, teikšu godīgi, viņam pārliecību čempionu laikā no treneru pusi noņem pilnībā. Jā, cerēja uz lielo Žagaru, jā, bet kur viņš šodien? Labi, viņam traumas, kādas traumas? Kāpēc tev ir traumas? Tad ej, gatavojies. Ej, beidzot. Vasarā sagatavojies, paņem fizisko treneru un sagatavojies sezonai. Ne tikai izlasē, bet sezonai. Ado, kur tas viss tā mainās? Atceries, mēs jau šeit tev pirms gadiem sēdējām un pasaules kausa laikā slavējām, vai ne? Tur Ozols ar Žagars ar lielām zīlēm un kas. Kā tas viss mainās tā? Zvaigžņu slimība. Tik vienkārši? Liekas, viņš tā pacelt galvu. Viņam uzprasīja viens reportieris par to aizsardzību. Jā, viņš apmēram, kurš to teica? Ka man aizsardzība, ja, ka viņš apmēram, baigi labais aizsargs būtu. Bet man uzprasīt, un es zinātu, ka man aizsardzības pateikt, jā, es pie tā strādāšu, es tā, uzlabošu un tā tālāk. Viņš apmēram viņam liekas, viņš tik iedomājas, ka viņam liekas, ka viņam aizsardzība baigi labā. Un šodien redzējām viņa uzbrukumu, jā, reāli, kas saspēles vadītājiem. Nav viņš gatavs. Labi, tur pasaules kausā izšāva kaut kur, jā, tur arī ļoti daudz spēlētāji nebija. Vienreiz kaut kāds turnīrs izšāvās, bet, redz, tev jau tagad viss zina. Tā, ka tev nezini, jā. Tad ir tik vienkārši spēlēt, bet tā, ka tev jau zina, un ko tu vari izdarīt, jā. Pavisam cits spēle. Un tā redzējām, jā. Veci, tev jāsāk gatavoties, tev jāgatavojas uz turnīru jau pavisam nopietnāk, ja tu nevar. Porziņš ir cits līmenis, labi, tu mēs savu pieskatu, bet saprot tādā ziņā, ka, viņš nav. Pa porziņu es tev varu teikt, pēc vakardienas man ir skaidrs, pa ko viņš saņem to savu lielo naudu, vai ne, NBA. Mēs tur visu kaut kur sākumā teicām. Viens ir Adolf, tas, ko es vēl no aizklausēm pateikt, vai ne, viņš arī atnāk uz mikszonu pie mēdījiem, mierīgi izrunājās pēc spēles, ja tur viens otrs vispār nesās cauri, ja tur neko nevar pateikt, apmēram tam līdzīgi. Porziņš atnāk mierīgi, vai ne? 10 minūtes iedod intervijas, korekti, visu, spēlē, dara visu, ko var. Vispār personīgi. Cik viņš bija labā līmenī. Neapšaubām. Es domāju, ka tāda personība Latvijas basketbolā, es baidos, ka nav bijusi. Un kad būs, nezinām vēl. Nezinām vēl, vai ne?
Jā, un pabeigsim pa Porziņu, bet vēl trešā lieta, ko es gribēju pieminēt, tas ir pick and roll aizsardzība. Kas jau no paša sākuma mums vispār aizsardzība 1-1 bija drausmīgi, bet te pick and roll aizsardzība, jā. Nu, baigi kritām iekšā visu. Nu, tas ir, mēs skrējām līdzi, nu, maziem ir vairāk jāstum viņi ārā. Nu, ja mazais iet... Fiziskāk jāspēlē, to jābūt vairāk blakām. Kā tu nedaudz iekrīt, nu, vāks. Mazais jau pēc tam jau izdarīs. Jā. Nu, saprot, un Porziņam visu laiku sanāk, viņš arī tur ļoti daudzās reizēs iekrīt. Nu, nav viņam tāds, viņam vispār spēlētāji komunikācija, cik reizes viņi nepareizi nomainījās starp, nu, kaut kur nebija savā starpā komunikācija un iekrīt kaut kādos reāli bērnišķīgos blokos. Jā? Tā kā aizsardzība bija vienkārši vislielākā katastrofa visu turnīru laikā. Par uzbrukumu vēl runājot. Dāvis Bertāns pirmajā puslaikā neizmet pa grozu nemetienu. Adolf, nu kaut ko tādu. Kurtinaitis. Nevis mēs tagad domājam, ka mums vajadzētu Dāvim iespēlēt Kurtinaitis, viņi pielika klāt veci, vispār viņš apspēlēja 10-0 bankī vakar. Jā, viņš pielika veci klāt, viņš zina, ko viņš var izdarīt, ka Dāvu pat sekundi nevar atlikt. Uz viņu nepalīdz vienkārši. It kā tu palīdz, bet tajā momentā, kuri jau tuvāk, tu esi visu, tu esi klāt, un tā ir tā Eirolīgas treneri. Viņš ir Eirolīgā ļoti ilgus gadus strādājis. Viņš ir Eirokaus čempions, jā, Kurtinaitis. Jā. Reāli viņš visu to komandu mobilizēja uz mūsu līderiem. Žagars, tas var iemest, to noseks, Dāvi noseks uz metienu. Porziņš labi netika galā. Viņš zināja, Porziņš norausies. Nu, ķipēt, baigi labi nospēlēs. Un visu salika tā, ka, nu, mēs pat nebijām priekšā nevienu momentu spēlē. Ja mēs pat nevienu. 40 minūtes mēs nevienu reizi nebijām priekšā. Vēl par uzbrukumu. Nu, tāda mākslinieciskuma nepietrūk tai spēlē, jo mēs zinām, mēs jau esam, kā saka, skrien med basketbolu. Nespēlējam brīvi. Nespēlējam brīvi, un ko es teicu, tā Turcijas-Igaunijas spēle parādīja to, ka mēs netiekam galā ar spiedienu. Un par to mēs runājam. Turcijas-Igaunijas spēle? Turcijas un Igaunijas. Turcijas un Igaunijas spēle, nepareizi izteicos. Jā. Parādīja to, ka mēs netiekam galā ar atbildības to nastu. Jā, nastu. Un es jau teicu, tie spēlētāji spēlē visu rolu lomas, visos klubos, lielākā daļa. Viņi nav noteicoši, viņi nav līderi, viņus izliek kaut kur 10 minūtēm, 5. Nu, viņš būs, nebūs, ok, nāks nākamais. Ja? Un tā viņi arī ir, nu, tāda izlase mums ir. Nu, jūs varat tur strīdēties vai nestrīdēties, bet nu, nav viņi neviens viņi nekur tādu super lomu komandās nespēlē. Nu, Kristaps. Nu, Kristap, tas ir pavisam cits ārpus konkursa. Jā. Tas pats Lomašs arī, viņš ļoti labi izlasē spēlē, bet arī tur spēlēja Vācijā. Viņam bija savu lomiņu, cik tur 18 minūtes spēlēja vidēji 7 punkti. Jā, tāpēc, nu, visi tie bet viņam man patika. Un patika viens no nedaudziem izlasē, ka viņš mēģināja tur nokrita, ieplēs kādam, ja, tur saķērās ar kādu. Un tādiem vajadzēja kādu 5 uz lauku vienā momentā. Ja es pareizi no lūpām nolasīju, tad Lombiks saķērās ar bankieru beigās. Viņš tur izmet to vienu truļņiku, man liekas. Viņš kaut kāds 5-6 minūtes līdz beigām viņi noņēma nost. Viņš iemet un nomet garām kaut ko pateica, un viņš kaut ko uzlika pretī. Ja es, kā saka, negribu te izplatīt, ja, kaut kāds runas, bet daudz, kur nebija labi. Ielika pretī. Banki vispār veicīt, lielākā mīnus zīme, Vienkārši paņemt Latvijas spēlētājs uz saviem klubiem mūs nekur nelaist ārā, jo viņš tad jau parādīja savu Tur kaut kāds traumas Adolf. Nu, vienalga, bet viņš Lomašam nebija traumas, jā, viņš tur vispār viņu nosēda. Nu, neņem, tad netēlo, ka tu baigais esi īsmā, kā tu īsmā vērtē mūsu Latvijas spēlētājs. Un tāda arī beigās tā varēja redzēt, ka, nu, Adolf, nu, par treneru var pateikt divas lietas, vai ne? Treneris ir labs, kamēr viņš uzvar. Tas ir punkts viens. Viņš pelnīt ir dabūja teikt kritiku. Pelnīt. Otrs, viņš ir tik labs, cik ir labi viņa spēlētāji. Un šeit savukārt es gribu pieminēt to, ka mēs paklausāmies to pasaules kausu, kas mums tādā svaigākā atmiņā ir, vai ne? Kas tur sanāca, ja? Gražuls savus 25 minūtes aizvadīja savu, man liekas, top turnīru. Tagad nav ārā. Paldies. Un Rodions tas pats arī, vai ne? Lielu lomu viņš spēlēja pasaules kausā, un to varbūt jau atkal daudz ir aizmirsuši, vai ne? Nu, šie divi spēlētāji. Nebija Porziņš, nebija Lomašs. Un tagad tu saproti, un tāpēc tā ķīmija jau arī tu nezini, kā viņa. Viņa nav Porziņš, tikai teica, sāk iespēlēties nedaudz. Tāpat mēs viņu nejūtam neviens un nezinām. Un tie treneri arī kaut ko mēģina, kaut ko dara, bet īstenībā reāli
Viņam vispār vēl labākās pozīcijās vajadzēja dabūt bumbu. Nu, viņš nedabūja. Mēs jau tur 100 reizes jau šodien teicām. Tā kā vispār, lēšu strādnieki, celtnieki, vienalga, kā mēs viņus nosauksim, ja, viņi ir vienmēr bijuši kapātāji. Adolf, pavisam vienkārši šī Lietuvas izlase bija ņemamāka kā nekad, es gribētu teikt, vai ne? Protams. Ņemamāka kā nekad, un lai gan es jau iepriekšējā mūsu tikšanās reizē teicu, ka nebūs viegli, nebūs vienkārši, vai ne? Jo viņi... Es tur kļūdījos, es cerēju uz to. Adolf, paldies. Jā, es tur kļūdījos, un tu es vienmēr atzīstu. Pazorik, tu kļūdījies? Šeit tu kļūdījies? Bet Pazorik es kļūdījos, bet viņam, treneris, viņi neļauj viņam. Grūti, tas nav, bet grūti. Protams. Grūti, bet arī, protams, Kur tu vēl kļūdījies? Nezinu, vēl neesmu aizdomājies. Moši atcerēsimies raidījuma laikā. Labi, daram tā. Pārējais nekļūdās. Adolf, minējumi, ka tu esot vainīgs, jo cik dzird, tad Lietuvas ģērbtuvē pirms spēles sapulcēs esot rādīts mūsu raidījuma izgriezums, kurā tu saki, ka Lietuva ir nekas, Lietuvi strādnieki, viņiem būtu jāstrādā celtniecībā un tam līdz. Kas es teikšu, bija pat raku, vai ne? Es pa sodu uzvilku. Pagodu viņiem. Vispār sevi arī par to, ka, bet tā tas ir, es viņam īstenībā iedevu lielāku motivāciju. Tu iedevu viņam motivāciju. Mūsējiem iedevu lielāku spiedienu. Tā kā, kurš beigās, ja mēs meklējam vainīgos, kurš bija vainīgs? Tas ir teikšu godīgi. Lohatrona grupas mēs tikām ārā. Lohatrona grupa tā ir. Ja? Mēs vēl paspēsim pārējām. Nē, pa mūsējo, ja? Kad tur reāli viena komanda ir palikusi cerdeļu finālā. Ja? Klāvā, Adolf, labi, pieskarsimies. Mācību gads sācies. Mēs liekam atzīmes šodien. Mēs nedodam zvaigznes, bet dodam atzīmes par čempionātu. Vai ne? Kopumā par čempionātu. Es tev teiksim tā. Es zinu, ka tu būsi kritisks, vai ne? Bet kopumā par čempionātu novērtējam. Un sākam mēs ar Augšgalu, vai ne? Ar Porziņu, ja? Sākam ar Porziņu, jā. Aiziet. Man nav 5, tāpēc, ka 4+. 4+. Mēs 5 bāju skalā. Pirmkārt, ja mēs tiktu nākamajā kārtā, būtu cerdeļu finālā, noteikti, ka visi 5 būtu viņam. Viss ir vienmēr saistīts ar uzvarām, jā, un tas vājais sākums viņam, jā, čempionātā. Tas bija sabojāt to atzīmi, tas viss, jā, pat 4+, 4+, tāpēc, ka, viņš vakar bija vienkārši vienīgais tas, kas gribēja. Kaujā saucās. Kuru īsmā karā pasauktu, viņš gāja. Divi ar Lomažu. Tik motivēti un tik ļoti, es teiksim, viņš katru kombināciju atkārtoja. Saspēles vadītājs tur rāda, pa labi, viņš skrien atpakaļ rāda. Viņš bija iekšā spēlē. Malats, cepur nost. Ejam pie Riharda Lomaža, nākamais vīrs. Kuram arī 3+ arī gribēja ļoti daudz, cīnījās, ņēmās, rezultatīvākais kaut kur bija. Savu darbu izdarīja ļoti labi. Es lieku 4. Tu liec 4, jā? 4, jā. Okay. Es esmu tomēr lielāks, kā saka, pozitīvāks, vai ne, un es lieku 4. Artūrs Kurucs. Es nevaru vairāk pa 2 viņam ielikt. Opā, jā. Jā, vairāk pa 2 viņam nevar ielikt. Limitēts spēlētājs. Aizsardzībā savu darbu izdarīja. Jā, bet savus brīvos metienus, ka es redzēju, kā liela atbildība nav viņš gatavs. Vispār abi 2000 gadi viņi ir gan Žagars, gan pa Žagaru to tālāk, ja, bet viņš nebija gatavs. Pilnīgi brīvs met garām tāds, ka airball. Pa Kurucs, ja? Pa Kurucs, jā. Airball uzlika vēl kaut kur. Viņam savu metienu jāiemet. Es viņam iedot vairāk. Vairāk pa 2 es nedošu. Viņam 3- lieku, jo tomēr aizsardzībā viņš to savu darbu darīja vai izdarīja. Droši vien, ka līdz galam nē. Bet uzbrukumā... Es nevaru iedot, ja šī čemps tā nospēlēts, tad vairāk. Tad vairāk pa 2 kaut kādiem neliks, spēlētājiem, jā, tad kādiem lomas spēlētājiem vairāk pa 2 nevar iedot. Dāvis Bērtāns. Arī 2. Arī 2. Dirkins aizsardzībā lielākais, viens no lielākiem caurumiem aizsardzībā. Man viņš pārsteidz, tāpēc, ka 2 tā būtu 1 vispār. Man būtu, ja viņš nebūtu tās bumbas cīnījis, ja, viņš pirmo reizi redzēja, ka viņš vispār kā tās aizsardzības bumbas ir kaut kad dzīvē paņēmis. Ja, tā kā es viņam varu iedot 2 uz to, kad vismaz viņš parādīja to, ka viņš arī kādu bumbu var izcīnīt. Jo agrāk bija tā 1, 2 viņam, ka viņš spēlēja. Ja, tikai trakiem metieni. Vispār man viņa spēles stils nepatīk. Es nezinu, kā treneris, ja viņš kaut kāds zilos sameta, viņš ir karalis, ja, bet tā, ka viņš sāk puļīt, tos tie viņa metieni. Tāds spēlētāji man nepatīk, viņi neprognozējami, tas nezinu. Tu liec 2, ja? 2, jā. Labi, es lieku 3. Jo, es teikšu pārāk tev izžēlo.
Adolf, līdz spēlēji Beidz žēlot viņus. Tā kā šitā mammīte mājās atnāk, izmazgā veļu, uztais viņam mēs, pasaka, Dēlī, nākamreiz būs labi, tu nospēlēsi labi. Adolf, līdz spēlē ar Lietuvu. Dāvis bija, es gribētu teikt, manā trīniekā pārliecinoši. Labi, tur varbūt ar Šmitu dalīja, vai ne, ja mēs liekam Porziņus, Lomašs, un tad Šmica Dāvi dalīja to trešo vietu uz mani. Viņš spēlē pret Čehu. Spēlē pret Lietuvu, viņš pazūd. Čehu, Portugāli spēlē pret kaut kādiem vispār, nezinu, kas tās komandas ar vimpelīšiem atbraukuši. Come on, beidz. Lokotrona grupā spēlēt labi, nu, come on. Labi. Šmits, Adolf. Šmits 2+. Jā, 2+, arī palicis pēdējā laikā klusāks, jā, droši vien saistībā ar to, ka viņam tā sezona, viņš, viss ir no kluba atkarīgs. Kā tu spēlē tajā klubā, jā, tā viņš arī savu to lomu ir pieņēmis, ka viņš tur kaut kādu maču iemet, kaut kādu 7, 8, 10 punktu. Viņam lomai nevajadzēja būt lielāka izlasē. Protams, ka vajadzēja, bet ar to arī redzi, tā ir tev akal tas bankai, akal bija te Anadolu Efes, akal Šmits bija, akal viņš redzēja, kāds tas Šmits ir. Droši viņš īpaši viņu neizmantoja, ka viņam ir tā lomiņa kaut kāda, un tā viņš arī izlasē, viņš spēlē. Tur ir lielāka līguma priekšā, Adolf, tu nevar prasīt. Es liktu Šmitu pamatā, Dāvi vietā, pieņemsim, pret Leišiem. Kāds Dāvis, bet beidziet. Beidziet. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Caur sīderāba birzi gāju, nezāriņa nenolauzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Labi, es lieku 3-. Man ir 2+. 2+, tāpēc, ka viņš tos visu savu, ko viņš tur... Labi, viņam arī viņš tur neiemet brīvs metiens, jau var redzēt, pārliecības viņam arī nav. Šito čempu tā kā viņš varēja iemest, jā. Bet viņš savu spēku izmantoja postā, viņam iedeva pret Leišiem, viņš tur izkapājās, jā. Es viņam nevaru. Taču vienam no nedaudzējiem, ko es nevaru neko pārmest, jā. Jā, bet lietas 2+. Nevar pārmest, bet lietas 2+. Ko tu gribi? Ja tev ir lielākais fiasko, vispār vēsturē, lielākais fiasko vēsturē no Lokotrona grupas tikt ārā un zaudēt 8. finālā ievainotai komandai. Beidziet, jā. Beidziet te vērtēt augstā šitā teviņas, jā. Sākās šitie te gājieni. Labi. Ejam pie Artūra Žagara, Adolf. Knaps 2. Knaps. Zini, kā es būtu skolā es skatītos 1 vai 2 likt, jo vispār nekādas komandas veidošanas, ja, iznākt kaut ko tur, uztaisīt šoviņu kaut kāda saviem mūviem, tas ir vienīgais, kas viņam ir palicis šobrīd. Ja, saspēles vadītājiem ir jāorganizē, viss jākontrolē uzbrukums, jāsavāc komanda. Viņš vēl ir jauns, vienmēr visu laiku teiksim jauns, ja, viņam būs 30 gadi, arī viss teiks jauns. Ja, viņš tikko nesen tikai vispār sācis spēlēt, ja, viņam šis čempionāts ar lielāko mīnus zīmi, kāds bija pasaules kausā, tad tur pasaules kaus, un šeit viņš jau pie kurpēm ir tagad, ja? Viņš ir nokrits līdz kurpa līmenim, ja? Tā kā teikšu godīgi, ja viņš tuvāko laikā nesāks fizuhu brīvajā laikā vasarā gatavoties sezonai, viņam būs traumas sezonā nevis viena, bet viņš kā atnāks apakaļ, tā viņam pēc nedēļas vai 2 būs trauma. Ķermenis viņam vienkārši nav gatavs nekam. Jā, un otrs ir, es dzirdēju vispār pa viņu uzturu. Jā, viņš vispār ļoti slikti ēda. Čiponi, burgeri, viss šitas koliņas mauc iekšā, un viņam liekas, ka viss ir kārtībā. Jā, un redzi, Adolfs ir bijis arī pie Žagara leduskapja. Nē, to es zinu vienkārši. Man ir sava informācija, tā kā es to neatklāšu. Artūr uzmanies. Jā, Adolfs par tevi zin daudz. Tur ir pārtika, vecīt, ko viņš liek iekšā, diezgan bēdīgi. Un tas viss atsaucās uz profesionālu. Jā, ja mēs runājam, ja es tur parasti piedūros pie Ostapenko, jā, pie viņas uzturi, jā, kā izskatās, tad es domāju, drīz viņš būs arvien platāks, ja viņš šitā turpinās, arvien lielāks. Jā, tas ātrums ar katru gadu pazūd. Tu paliec vecāks. Tu Adolf viņa gados labāk ēdi? Protams. Mēs esam no vecās padomu laikiem. Karbonādīt mājas, kotletīt, jā? Jā, dārzeņi, jā, tas viss ir. Tiešām tu piedomāji, jā? Tiešām tu? Nē, 13 gados, kad atnāca McDonald's, es neko nezināju.
Jā, tā mēs tur 3 reizes nedēļā braucām. Bet mums nebija internets, mēs nevarējām izlasīt, ko viņš nodara tavam organismam. Jā, un kad es sāku lasīt, es sāku smieties pilnā kaklā. Tas ir tā kā vienkārši eļļu dzert no sērijas. Jā. Un es aizēju paskatos tie dundu kēto McDonaldu visu pēc kārtas. Un viņam liekas, ka viss kārtībā. Baga, Luka varētu burgerīšu, pa spēlē, ne pa jokam. Luka, drīz viņš arī būs šitāds tev. Vairs jau nav. Ejam pie Daira Bērtāna, Adolf. Daira man vispār nav ko pārmest. Bet ieliks droši vien 2 atkal. Nav ko pārmest, bet 2. Nē, bet es īstenībā nosvītroju 3. 2,5. Tāpat kā es nevaru iedot vairāk par Šmitu. Viņam vairāk bišķiņ par tiem turģa, tāpēc, ka viņš ir vecs jau, vecs spēlētājs ļoti. Jā, ļoti vecs. Es nezinu, 3 jāliek. Beidz, tā atkal žēlot. Kādā formā cilvēks? Mammas un vecmāmiņas šitos te žēlošanas. Viņa vecumā vēl tādā formā savas minūtes viņš Adolf nospēlē. Tu sit man nost. Un te mēs nevaram viņu salīdzināt ar Šmitu, vai ne? Kurš ir Eirolīgas cilvēks. Pret Latvijas Igaunijas klubu līmeni nospēlē. Gaidas no Šmita man ir krietni lielāks nekā man ir gaidas no Bērtāna. 2+. Ok, es lieku 3. Nevienam te nebūs vairāk. Jā, beidz. Divnieku karaļvalsts Adolf, jā, sēdi 2. Adolf, es lieku Dairim 3, jo savu lomu viņš izdarīja. Tu jau tāpēc, ka tu gribi intervijas vēlāk. Adolf. Tu esi tāds žuks. Es jau domāju priekš. Kā jau Latvijas žurnālists žuks. Kā visi, jā. Adolf. Tā ir. Tā nav. Es vērtēju tiešām visu pēc labākās sirdsapziņas un arī te būs nekas, tajā plētni pa muguru. Te nekāds žēlošanas. Šausmas, Adolf, divnieki, tev vieni divnieki visiem. Zoriks, Kristers Zoriks. 1. Adolf. Vieninieks. Ko tu dari? Tu savu cilvēku vispār tēmu skolā nebija izmācījies 1. Nopietni? 1. Beidz. Jā, 1. Kāds 1? Bet zini, kas ir, lai viņš neapvainojās, bet viņš tika sačakarēts, pirmkārt viņam nedēva iespēju treneris vispār. Nolicis jau plauktiņā, atceries, pirms čempi runājām, jau nolicis plauktiņā, jau zini jau, ka viņš stabilais 2. saspēles vadītājs, kaut vai Žagaram bija trauma, jā, un tas diezgan bēdīgi. Un viņš ir pazaudējis pārliecību, bet viņš ir tik augstasinīgs, ka viņš varētu īstenībā ļoti daudz palīdzēt izlasē. Bet viņš sevi izmantoja, teikšu godīgi, 10%, tāpēc 1. Tiešām? Jā, 10% no tā, tikai 10% viņš izmantoja sevi, jā, vecīt. Un vēl tā trauma, vēl tur tagad uz to negatīvu spēli. Jā, viņam viss arī sakrit, un es jau redzu viņam, viņš tādā stūpģīm skraida, un viņš tā kā, bišķiņ apdūls, tāds, zin kā, iekšēji dusmīgs. Viss apdūls. Nē, iekšēji dusmīgs uz kaut ko, jā, viņš tā var redzēt, ka nedaudz dusmīgs uz banki, jā, bet skaļi to nerunās, jā, tā kaut kā. Bet tu viņu vietā to pasaki. Jā, lai bankai atver acis, vecīt, lai viņš noņem šitās rozā brilles un brauc projām savu Itāliju. Es teikšu, Adolf, tu tās atzīmes vairāk lietas pa vakardienas spēlē, tāpēc es lieku 2 par čempionātu kopumā, tomēr no Zoriks atkal. To laiku, ko viņam iedeva, un es jau piekrītu, ka viņi raustīja par daudz, vai ne? Un absolūti jau piekrīt par to, ka viņam varēja iedot vairāk un pamatīgāk. Raustīja tur riktīgi, vēl ārēji 8 minūtes. Žagars reāli riktīgi smirdēja, teikšu godīgi vakar. Nē, bet tā arī bija. Bet tu beigās tu redzēji, ko viņš ir. Kāds, tu redzēji, ko viņš darīja. Eirolīgas čempions, Adolf. Jā, no kausa nāk, var 0 minūtēm, es esmu čempions. Jā, un kur tu esi tavs čempions? Zorik vakar varēja pēdējās 4 minūtes uzlikt. 3. Ko tas Žagars izdarīja beigās? Neko, apaļ 0. Come on, beidz. Tu esi baigi emocionāls. Adolf, bišķiņ nomierinamies. Tās nav emocijas. Bišķiņ nomierinamies. Mums grūti varbūt novērtēt būs atlikušos spēlētājus, bet tomēr Mareks Mejers. Savu darbu izdarīja. Savu darbu izdarīja, bet 2 tā. 2. Tu tagad ar mani matemātikas skolotāju. Jā. Labi darbi izdarīja, bet ne, celmiņ 2. Es šobrīd esmu padomu laiku skolotājs, kas ir apvainojies uz kaut kādu dzīvi, ja, un nevienam vairāk pa 2 nedod. Šausmas. Labi, es ielikšu šoreiz 2+ bez komentāriem, Adolf. Jā, viss nav komentāru. Nav komentāru. Gražuli grūtāk varbūt novērtēt tikai 3 spēles nepilns. 0. Bez vērtējuma. 2-0. Tā kā toletē. Cilvēks ar traumu. Kurš Čavars? Nē, mēs pa Gražulu runājam. Nē, es domāju, Čavars pārklausījos, sorry, atvainojos. Nē, Gražuls nevar ielikt viņam neko. Atvainojos skolas direktoram. Jā.
Es pārklausījos. Gražulim trauma pirmkārt. Viņš jau ir jūta to Nu, pēdu. grūti, vai ne? Nē, viņš arī pateica, ka viņš jūt pirms traumas to pēdu. Es nelieku neko. Es arī nelikšu. Jā. Bet Čavaram, es saku 2-0. Jā. Atkal tu esi skarbs. Nu, Jā, 2-0. Nu, neko, nekur negāja, nekur nebija. Izskrēja, tad pavicināties, es esmu ieradies, un tas arī viss. Nu, un kas mums paliek Mārķis Steinbergs? Nu, grūti arī viņu novērtēt vispār. Nu, tāpat kā neko neizdarīja. Viens viņam var ielikt. Vienu ielikt. Par to, ka iekļuva izlasē. Jā, 12. to, ka iekļuva vieniem. No, 1,2. Tā jau raksta. Vienīgiem, kam ir ar komatu. Nu, es tev teikšu, Ādolf, secinājums, ko tu esi izdarījis, jā, tā tad es atzīmes varbūt tā nenolasīšu, bet vieni divnieku karaļi, vai ne? Zoriks viens, pārējiem divnieki, vai ne tur ar plusiem vai mīnusiem, vai ne? Porziņim 4+, un Lomažam 3+, pārējie tev ir 2 un mazāk. Nu, tu esi ļoti skarbs. Pret šitādu zaudējumu jābūt skarbam. Un te kādam, es teicu, ja labi spēlēs, es paslavēšu. Bet šeit ir, es saku, tās paipa loliņas ir lielākā daļai bija, un tāpēc arī tāds rezultāts. Un, ja agrāk varbūt nebija tā parasti, tā atdeve tik liela izlasē daudziem spēlētājiem, bet visiem bija pauti. Jā, bija kapiņš, tāds riktīgi, mūsu paudzē, jā, mēs neādot nevienu kvadrātmetru, mēs tur varbūt izkautos, jā, bet šitā mēs neļaujam. Izkautos, tas jā, nē, es domāju, tur nebūtu, kā viņi būtu labāk, tā būtu riktīgi pizdīšanās, te ir žodīgi. Tāda riktīgi, tāda, ka tur sitiens būtu par rokām tāds, ka viņš nākamreiz domā, te iet uz apakšu, vai neiet. Nu, tur kāms strādā. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Upenē savu ozoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Ar man mīļāko reklāmu atgriežamies šeit pat laukuma līmenī. Ādolf, Lukas Banki laiki beigušies, Sito Alonso laiki tūliņ sāksies. Kā tu tos saredzi, kādi tie būs, jo tu šo treneru zini? Spānijas treneris nāk. Spāņu laika. Spāņu tikko fiasko bija. Un tikko Spāņu. Mēs gribam no grupas netikt ārā vai ko. Nē, bet... nav viņš slikts treneris, kaut arī man ar viņu nav bijuši tie labākie laiki. Ko tu izdarīji viņam tā? Viņš bija jauns, ka viņš bija jauns treneris. Viņam bija kaut kā... Atlaid viņu. Tu atlaidi. Mēs tas bija tas treneris, kuru jūs tā kā... Mēs spēlētāji vairāk to gājām uz to. Mēs jau to izrunājam ar iepriekš. Ja, tu nevajag pieskarties, tā ir jauna laika. Viņš ir izaudzis kā treneris. Tu viņu sagaidīsi Rīgā Smaidu? Beidz šitos mājas maidu. Nē, es vienkārši sagaidīšu nopietnu ģīmi. Jā, bet viņam liels darbs ir priekšā. Tā kā kaut kāda spēlētāja nebūs. Tu zini, kā tie logi ir tagad, jā, kaut kādi, kas mums tur paredzēts, jā, kvalifikācijas kaut kādas uz pasaules kausa, nemaldos. Pasaules kausa, jā. Un daudz spēlētāji, tu zini, kā ir Eirolīgā, jā. Tā būs interesanti to redzēt, kā viņš to visu saliks, ka nebūs labākie spēlētāji, varbūt daudz, kas spēlē gan Eirolīgā, cerams, mums te lielākā daļa spēlē kodos Eirokausos un komandās, kuri FIBA iesaistīti, ja? Ne, Eirokausos neesmu kļūdījos. Jā, otros Eirokausos, kur FIBA ir ieskaita, tur varbūt tos spēlētājs varbūt mēs dabūsim, ja? Bet kam ir nav labas attiecības ar FIBU, jā, tos varbūt nedabūsim. Un kā mēs pasaules kausā, kā mēs tiksim pasaules kausā, ja? Labi, tur tie pretinieki arī nav pārliek nopietni. Protams, jā. Bet tu redzi, visi māk spēlēt basketbolu. Jebkurā laikā, jebkurā gadījumā mēs varam teikt, itāļu laiki beigušies, spāņu laiki sākušies. Tā tēlaini izsakoties un sakam paldies Lukam Banki, jo viņš tomēr izcēla to izlasu. Nē, viņš izdarīja savu darbu, bet viņš tā kā, es teikšu tā, es jau pēc... Izlaid nedaudz gaisa. Es jau pēc olimpiskās kvalifikācijas redzēju, ka kaut kas nav. Viņš jau tā kā, nezinu, ar vienu kāju ārā. Man tā personīgi likās, jā. Un es te parunāju ar daudziem cilvēkiem, viņi to paši saka, ka viņš dabūja to, ko viņš gribēja. Un vienmēr, kur tu aizsēdies bišķiņ pa ilgu. Tagad varbūt nebija pa ilgi, jā, bet... Tieši laikā, jā, bet, prasījās jau visi, kad jāmaina. Ka kaut kam jābūt kaut kādam jaunām vēsmām nedaudz, jā. Spēlētāji arī tā skaļi nerunā par viņu, neko nesaka, bet es domāju, tur arī ir daudziem ko pateikt. Es domāju, ka ir ko pateikt, bet šitie spēlētājs, nezinu, saka, viņiem nav
Gan jau izlīdīs, Adolf. Lielākā daļai nav tās soliņas. Gan jau Adolf izlīdīs. Es domāju, ka izlīdīs ārā kaut kas. Es domāju, to mēs droši vien, ka pēc čempionāta jau kaut kādu laiku pēc uzzināsim, ka bankī, kā saka, būs lidmašīnā, tad spēlēt ar kļūs runīgāk. Tas tā parasti vienkārši ir. Es domāju, tu pēc savas pieredzes ar to var teikt. Ejam, Adolf, pie jau nospēlētajiem astotdaļu fināliem, kas ir aizvadīti šodien gaidam. Tad vēl 4 spēles, bet sākam mēs ar Turciju-Zviedriju. Turki bija ļoti dusmīgi ar Ataman priekšgalā, ka viņi ir ielīgi 12 spēlēt. Ja. Un piemēram, mēs spēlējām ACB savā laikā, un tur 12 spēli, ka tu neesi pieredzējis spēlēt, ir ļoti grūti spēlēt, ka jau pagāja gadi. Jā, es piešāvos, ja tu celies ļoti agri, tev ir apmēram no rīta brokastis kopā, apmēram ir kāds grib vēl tur kaut kādu pastu uzādu vai rīsis apmēram, jo, tev vajag to jaudu, ja, tai spēlē. Viņi pavisam savādāk nekā pārējās. Bet Zviedri, ko es tev teicu, ja, Zviedri, un tu vēl smējies pa maniem. Es smējos. Tu smējies pa maniem. Tur man ir taisnība. Es teicu, ka stabili jāņem plus 20 tā pustas, jo es redzēju pret Lēšiem, kā viņi kapājās. Kokteilīši kaut kā. Šotiņi. Jā, un vai Bloody Mary. Jā, bet viņi malači, Zviedri ir malači, nokapājās. Kā viņi sēdz, kā viņi ar tādu agresivitāti, jā, un tā komandas kodols, teikšu godīgi, es cerams, ka es nekļūdīšos, ka viņi pēc gadiem būs tiks Eiropas čempioni ceturdaļu finālā. Zviedri var. Viņiem viss iet uz augšu, viņiem ir labi spēlētāji, viņiem ir Eirolīgas, viņiem NBA taču Larsons, jā. ACB spēlētāji, viņiem labos klubos spēlē. Es saku, Klaus mans vārds, viņi būs laba komanda. Jā, laba komanda būs, un treneris man ļoti patīk, ko viņš piedāvā kādu basketbolu. Viņam bišķiņ pietrūk. Viņš domāja, ka viņš salauzīs kaut kā, bet, redz, tomēr augstasinība un labāka meistarība Turkiem, un tas arī beigās uz pēdējām minūtēm, ja, izšķīra spēles likteni, un Turki tik tālāk. Viņi vienīgie izlīda reāli. Vācijai būtu stiprāks pretinieks tajā dienā. Tu nezini, kā būtu viss beidzies. Ja? Vācijai, jā. Tā kā Turki reāli izlīda, un nākamā spēle Vācija, un es arī biju šokā, ja? Kā Portugāla, ja? Ka viņam vispār negāja metieni, viņi nevarēja savākties un tā tālāk, un beigās viņi, protams, Zini, kā Adolf, man liekas, tajā Vācijas-Portugāles spēlē, man visu laiku bija tā pārliecība. Tūlīt būs 1-2 izrāvieni. Man arī. Tad Turcijas-Zviedrijas mačā man nebija. Jā, absolūti, jā. Un es vēl te brīdī atcerējos to, ko tu man teici par to plus 20. Tā kā tur es tev varu piekrist. Bet to over es nepareizi uzminēju Vāciju, tāpēc, ka man likās tā Vācija pārbrauks pāri. Bet tie metieni nekrīt. Arī pēc rezultātu pārbrauc. Adolf, 85-58. Jā, bet overs neizgāja, 164, ko es teicu. Overs, kopējs overs. Jā, kopējs overs neizgāja. Ok, labi. Tā kā tā. Un tad mūsējā spēle, to protams, mēs izanalizējām, jā. Un tad trešā vispār. Es teikšu, es esmu šokā. Yeah. Bet... Tu esi beidzot šokā pa kaut ko. Bet klupšanas akmens ir Pesičs. Un 92 punkti, tas ir viens. Tur arī, tur ir, man liekas, vispār tie spēlētāji vairs viņu neklaus. Tie spēlētāji it kā rāda, ka baigi tie timeouti ir tādi, ka viņš spēlētāji nesaprot, ko viņš vispār mēģina pateikt. Man liekas, ka viņš jau visi cauri. Viņš ir sabojājis, teikšu godīgi, tas treneris bojā to paudzi. Viņam vajag labāku treneri. Viņiem vajag, labi, viņiem traumas Bogdanovičs, Mičičs vispār, es nezinu, ko viņš atbrauc uz čempionātu, jā. Viņš pēc tās traumas nevarēja atgūties, viņš drausmas, jā, parakstījuši 6 miljonu līgumu Hapoels ar viņu, jā, un viņam vēl tur šeiri, jā, viņam tā kā, tāda paudze, tāda spēlētāja izkris 16 daļu finālā, tad mēs nobālam. Ja Latvijai ir fiasko, ja, tad šitas ir fiasko virsot lielākā, ja, tur tāds kauns. Ja, un Jokičs ar tāds skraidīja ar tādu tā izteja, tā seja, tā kā liekas, viņam kaut kas sāpētu, vai viņš tā kā neapmierināts, tā kā negribētu, viņam, man liekas, ar tas basketbols ir reāli apnicis. Ja? Tāda sajūta bija. Zini kā, Serbija jau te bija braukuši pēc lieliem mērķiem. Viņiem pēdējos gados tomēr tie tituli bijuši, tās medaļas ir bijušas, vai ne, un Eiropas čempioni gribēja paņemt. Līdz ar to tas sastāvs bija cienījams. Bet, Somi gribēja vairāk. Somi gribēja atkal. Un te mēs atkal runājam, Adolf, nevis pa zvaigznēm, bet pa komandu. Ne, to, ko mēs teicām. Markanens jau labi nospēlēja, jā, un vispār viņi viens otram tur palīdzēja. Markanenam galvenais tas procents. Jokičs visu laiku pa diviem močīja virsū, ne? Tas bija baigais, tāds man
Es uzliku arī, tur nevis uzliku, mēs tur runājām, es teicu, plus 12, mazākais handis jāņem ar plusu uz Somiem un apsties. Pat uzvarēja. Jā, tā kā, es teicu, viens lielais pārsteigums bet vispār nefavorītu diena, ne? Jā. Riktīgi. Tas šodien būs opozīti, visi favorīti. Es jau gan tev pa Latviju Lietuvu teicu, ka tur, man liekas, bukmēkeri nedaudz kļūdījās. Bet ejam, Ado, pie atlikušiem 2 ceturtdaļu fināliem, kurus, es nezinu, varbūt, ka daļa jau skatīsies, kad arī šīs spēles būs nospēlēts Grieķija-Izraela. Iesim tādā varbūt sajauktā secībā Grieķija-Izraela. Pirmais mačs, varbūt mēs arī likmēs varam ieskatīties, un Adovs kaut kāds kokšīgs var uzgāzt, vai šodien viņš, kā saka, blādīju mērī liek, vai ne? Grieķija-Izraela, tur droši vien, ka es sagaidu, ka tur jau Grieķiem vajadzētu, ne? Grieķiem vajadzētu, bet Izraela ir bīstama komanda. Jā, viņi redzēja Francūšu uzvarēja grupā. Parādīja to, ka viņi ir 4,3 plus 9,5. Ja starp mums, tad es ņemu plus 9,5 uz Izraelu. Okay. Jā, baigais. Mīnus 9,5 ļoti daudz. Nezinām, kādā Jānis vēl ir, jā, viņam arī tur ir ar to cēli problēmas, jā. Bet vakar bija pārsteiguma diena. Ja šodien būs pārsteiguma diena, jā, tad tas vispār būs kosmos. Jā, bet man liekas, jāņem ir Grieķi tiks tālāk. Okay. Jā. Okay. Bet Izraels plus 9,5. Var mēģināt, jā. Var pataustīt. Ar vienu kokteilīti. Jā. Polija pret Bosniju un Hercegovinu. Ejam tālāk pie nākamā ceturtdaļu fināla, kas spēlēs nākamajā kārtā jau ceturtdaļu finālā ar Es ņēmu Bosniju, pirmkārt 2 līdzīgas komandas. Tīro uzvaru būs Bosnijas. Es ņēmu Bosnijas uzvaru, tāpēc, ka 2,40 pret līdzīgām komandām. Polija nav vērta 1,54. Ja? Viņi tomēr bija mājas komanda, mājās spēlēja grupu. Mēs nezinām, cik tas liels bija faktors viņiem mentāli. Ja viņi atbrauks uz šeieni un viņi ir favorīti pret Bosniju, diezgan interesanti. Šī laba izvēle. Šī laba izvēle. Tur ir Nurkičs, un tur ir apakšā viņam NBA centrs. Ja? Tā kā viņiem ir labi spēlētāji. Visi saka Poliju, jo tas ir apmāns. Man liekas, tas ir tāds... Poļus tādu uzurā vai uzurā. Tā kā šitā ļoti laba izvēle ir Bosnija. Laba izvēle, Adolf, pāris kokteilīši tur. Gaidām Lukas iznācienu arēnā, vai ne? Lukas Dončiča, īstā Lukas iznācienu, vai ne? Luka Banki vairs uz arēnas grīdas neiznāks. Es lieku, tas 1,60 arī ir maziņš priekš vispār šitā. Te vajadzētu vispār būt līdzīgi. Tuvāk, ja? Tur vajadzētu būt tuvāk, bet Slovēnijas kaut kā negrib ņemt. Nezinu, kāpēc. Man kaut kā neprasās. Roka neceļās. Ļoti neceļās uz to. Man vispār nepatīk komanda Slovēņa. Jā, tur ir viens Dončičs. Tikai, jā, bet tā arī ir. Šī ir viena cilvēka komanda. Ja mēs varam viena cilvēka komanda un šodien skatīsies, kā viņam ies tā spēle. Itāļi es domāju, ka Slovēņi nenoseks to Itāļu 3-punktu mašīnas to uzbrukumu. Jā. Viņi visu laiku metīs. Un ja viņiem ies spēle, tur vispār bez variantiem. Tad ko tu ņem? Es ņemu ar mazu mīnusiņu Itāļus. Mīnus 3,5 tev patiktu. Mīnus 3,5, jā. Labi. Šis būs mačs, ko es esmu plānojis apmeklēt šodien klātienē. Labā laikā 6:30, tā ka es domāju, jāturpina baudīt Eirobaskets. Protams, žēl, ka Latvijas komandas vairs nav. Ko noslēdzošais 8. fināls Francija-Gruzija? Gruzija plus 16. Grūzija plus 16, bet tur vajadzētu tos frančus nedaudz pakaitināt ar visādām zonām, bet cik es saprotu, tam Džikičam nepatīk tās zonas, jo Francija tāda, melie daudz, un viņiem tas IQ basketbolu nav tik augsts, nav tur līderi, nav Fournier, daudz spēlētāji, nav Vembijs, nav Gobērs, tur strādāt zona pret viņiem, bet vai viņi seks, to zonu, es domāju, ka Gruzija var viņiem nedaudz, viņi nav pārliecināta komanda Francijā. Es viņus neredzu, starp mums es neredzu viņus četrniekā. Es neredzu viņus četrniekā. Šeit es viņu varētu tikt pāri, es domāju, bet četrniekā es viņus neredzu. Labi, Adolf. Saku tev kā ierasts, paldies. Skarbi. Es teikšu tā, tu biji tiešām skarbs, atzīmēs. Es vispār esmu, teiksim tā, uz pakaļs, vai ne? Kādas tu atzīmes šodien saliki? Es saku, ja tu nenoliec eksāmeni, tas tā, ka tagad šobrīd 9. klases eksāmenis kārto un cik procenti ir izkrituši vispār 9. klases eksāmenos vispār. Un te tu neko neesi nokārtojis, tu neesi ticis pāri 9. klases eksāmenam. Kā tu, Adolf? Tu esi iznācis no Lokotrauna grupas, reāli.
kuri vispār, divas komandas normāls bija, ja? Labi, Igauņu uz kapiņu, ja? Bet tā ir, Klau, un tu esi izkrits astotdaļfinālā. Adolf, ieliec atzīmi sev par spēlēm izlasē, visā kopumā tavu karjeru izlasē. Pagi, divi, Adolf. Divi šo. Sev. Divi. Arī, ja? Divi, tāpēc, kad es nepiepildīju, man labākie gadi sākās pēc 30. Un tad, kad es spēlēju Eirolīgā, es pēc tam Turcijā nospēlēju, vispār tā kā es kļūtu tāds riktīgi līderis, saspēles vadītājs, ja, kad vispār Nobriedi, ja? Nobriedi, jā, tā kā, bija izdzērs savus man paini, nebija tas laiks, un tad jau tev iedēv iespēja tiem jauniem izlasē, jā, viņi parādīja sevi, ja, un vairāk neviens nesauc. Kaut kāds runas bija toreiz, ka tu pie jauniem bija, ka es Malagā spēlēju, jā, bija labākais saspēles vadītājs tajā momentā Latvijā, bet, redz, neuzspēlē, bet izlasēju savu vērtēju kā 2, tāpēc... Adolf, viss cieņu, ja tu komandā ieliec par šo čempionātu 2 un pats sev arī spēja ielikt 2. Tas ir paizlas. Nav jautājumu. Pa karjeru tur ir cits jautājums. Mēs jau arī šeit čaļus nevērtējam par karjeru, mēs vērtējam par izlasu un kopumā par turnīru. Skaidra lieta. Divnieku karalis Kristaps Valters šodien bija kopā ar mani. Adolf, kad mēs tiekamies un vai mēs tiekamies? Es laikam gribētu to, teiksim tā, lai mūsu skatītāji nobalso komentāros. Jā. Vajag mums vēl tikties šajā Eurobasket laikā vai nevajag? Ierakstiet komentāros un tad mēs, kā saka, skatīsimies, ko tauta teiks. Ja teiks, ka vajag, aiziet. Ja nevajag, tad mēs arī esam gatavi aiziet šajā te vasarā, vai ne? Adolf, saku tev paldies, tu biji kā vienmēr tieši trāpīgs, pietiekams skarbs, salika divniekus. Un, ko mēs kā vienmēr sakām arī mūsu, teiksim, skatītājiem un līdzjutējiem, turpinām baudīt Eurobasketu, jo šādas izlases un šādu basketbolu līmeni novērtēt klātienē. Es nezinu, kad būs, vai ne? Jā. Tā, ka pērkam biļetes dažādi, varbūt tur akcija, kodiņi kaut kur klejo pa vairākiem čatiem. Ja gadījumā nezināt, kur atrast biļetes, zvaniet Adolfam, viņš mums palīdzēs. Šai reizē sakam Adolf 3-4. Paldies! Bye! Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.